Disciplināra komitejā iekļaut viņi, tā kā galvenais ir neatbildēt, bet, kā jau es teicu Džekiem, galvenais ir vienkārši gūt vārtus, un jo tā ir labākā atbilde jebkuram pretiniekam, lai viņš to ripu no saviem vārtiem velk laukā. Super, milzīgs paldies un izdodas šodienas spēle. Davai, paldies! Konijam, Jānim Meiram no Īrijas, un tad vēl sveicienu Mārim Legenbengam no Anglijas. Pasaka, lai gāž atpakaļ uz Latviju. Pietiks dzīvot un mētāties pārzemēm, nav ko tēlot sprīdīt. Arī es biju sprīdīts ļoti ilgus gadus, esmu atgriezies mājās, jo nekur nav tik labi kā mājās. Nu jau 3. gads šeit būs Latvijā, entuziasts hokeja līgā, un ziniet, nemaz nav tik slikti šeit. Tikmēr, ļoti labi. Patriotiem iespēja vārti! 1-0! Ja nekļūdos, Gatis Miklāns, 87. numurs, vārds. Jā, man arī liekas, ka 84. tas bija. Nu, lielisks izgājiens. 1-1 Priedainis Vārtsargs ļoti tālu izgāja no saviem vārtiem. Likās, kad ir nogriezis visus leņķus, taču nē. Atrod mazu šķirbiņu un gūst vārtiem. Tajā uzvar Patrioti, jā. Un lūk arī pirmais čals ar dzeltenajām šņorēm. Jūs informēt tiem, kas zina man tuvāk, zina, ka es esmu viens no 5 Latvijas Hokeja Federācijas, atvainojos, ne Latvijas Hokeja Federācijas, bet Latvijas Hokeja fanu grupas administratoriem. Un mums Latvijas Hokeja fanu grupa 2-0! 2-0! 86. numurs Patriotiem gūst otros vārtus. Un kurš tas ir? Ivo Reiniks. Ivo Reiniks! Ivo! Laikam Anglija un Īrija sadzirdēja tavs sveiciens, bet šņoras tev nav dzeltenas. Tāds savu veidu tauriņš bija. Vārdsargs nērts. Jā, tāds nērts metiens. 2 čaļiem dzeltenas šņoras. Viens no tiem bija Lasmans, viņš arī manā komandā spēlē. Bīstami, tur uztriecās virsū vārtsargam, un pēc tam ar nūju iesit pretspēlētājiem Rolands Dombrovskis. Nu, ļoti netīrs tāds sitiens, ko darīs tiesneši. Neapšaubām bija noraidījums, tur klupināšana varbūt pat arī bija, bet ieslīdēja vārtsargam tieši virsū. Vārti ir izgrūsti, bet nu Dombrovskis tur slidojot garām, tīri iebakstīja ar nūju pretspēlētājiem sejā. Principā vajadzēja būt noraidīt, nu pats jau tas Patriots spēlētājs. Mēģina iespēlēt vārtu priekšā. Tagad Priedaini iespēja. Pietiekam asprātīgi Priedaini iespēja. Šeit met garām vārtiem Priedainis spēlētājs Vladislavs Ivenkovs. Pret Patriotu 3 komandu atvainojos, un tajā Vairoks svin uzvar ar 3-2. Domāju, ka tie, kas skatījās to spēli no Patriotu puses, domāju, pieslēgties šai spēlē. Skatītājs skaits paliks lielāks. Šobrīd skatītājs skaits. Atcerēsimies viņu milzīgos flops, arī viņu slidu mēlītēm. Jā, mums ir ļoti daudz Patriotu fani tieši pievienojušies visi Priedaini uzvar iemetienā. Bet pārtver, un tagad šeit Druva. Lieliski iespēja, līdz galam jāiet. Metiens! Nav vārtu! Lieliski spēlē Priedainis Vārtsargs. Īpais Priedainis vārtiem, kur ir tukši šobrīd. Tālu piespēle kļūdās, jāmet pa vārtiem. Vārti! Kaspar Goliņš no sarkanās līnijas. 11. numurs no Hokeja kluba Patriotiem. Patriks Švinka gūst tādu kārtīgi no top cheese, tā teikt, no augšējā plaukta izilga. Mēģina kaut ko Priedaini. Atkal Lasumi. Jāceļās kājās, jāturpina spēlēt. Tagad iespēja, būs metiens. Lopčīs, jāmet! Padom piespēli. Kā vārti! Vārti! Priedaini gūst savus pirmos vārtus. Lopčīs tur izskatījās, ka meta pa vārtiem, taču īstas metiens nesanāca, aizgāja tālāk jau uz tālo štangu pie Vladislava Ivenkovu.
Un Ivenkovs nekļūdās un gūst vārds. Nu, tur negribīgi ripa gāja vārtos, bet beigās sagāja. Jautājums, vai, man liekas, ka iegāja jau pirms viņš pieskārās to pirms vārdu stūri. Es teiktu, ka tīrs gols tur nevar pārmest, lai vai citas būtu sāpīgs. 5 minūtes šajā spēlē. Viss jau vēl ir iespējams. Mētiens pa vārtiem atkal no Patriota. Gaidīsim labākos spēlētājus. Vēl tur diskusijas ir no Jā, joprojām diskusijas ar tiesnešiem. Nu, nav vajadzīgs, tas nav. Saudējāt, sanāca. Priedainē tas būs vārdsargs, 1. numurs, nezinām, kā sauc. Un Patriotiem tas ir 84. numurs. Gatis Miglāns. Pirmos vārds gūšai spēlē. Labdien! Tātad par spēli. Iesākām pirmo trešdaļu izcili, es domāju. Tad iemetām 2 goliņi, ļoti labi. Pirmās beigās dabūjām vairākumu, atvainojos. Tad laikam bišķiņi kaut kā nosēdāmies, otro jau sākām izlaist. Labi, ka Gustiņš pavilka. Tad atkal trešo vēl vairāk laikam nosēdāmies. Vēl projām Gustiņš mūs vilka. Vienu gan ierijām, bet vismaz vienu vēl atmetām apakaļ. Tā skaisti 3-1 uzvar. Uzvar sēriju turpinām un cīnamies pa play-off. Kā tur bija tas slavenais teiciens, galam maiss vaļā. Tikai uz priekšu. Bija labi?